Čau visiem! Laipni aicināti nestandarta risinājumā. Šodien uz spēles tiek likts kaut kas interesants, tas ir indiešu harmonijas. Man viņš ir iedots uz remontu un taisīsim vaļā, skatīsimies, kas tur ir pa vainu. Neskan daži taustiņi. Precīzāk viņi skan, bet neskan tā kā gribētos. Es esmu nomarķējis šeit viņus. Kāds tad viņš izskatās? Tāds nesams. Liela kaste. Un šeit mums ir stikla rezonators. Un te ir plēšas. Tā. Palaidīsim kādu pamatoni uzreiz. Tad ir jāņem nost augša un jāskatās, kas mums ir ar mēlītēm. Noņēmu pirmos vākus, izņēmu kādu taustiņu apskatīties. Te tā tad ir tāda mīkta ādas uzlika, kas aizver šos te gaisa caurumus. Skatos, šī nagliņa kustās, to mēs pielabosim, bet te ir vietas, kur nagliņas nemaz nav vairs, kaut kur iztrūkst. Nevar atrast. Šeit, piemēram, te vairs nav nagliņas, te viss kustās. Tā. Iesim tālāk cauri instrumentam, bet jātais būs vaļā apakša, lai tiktu pie mēlītēm. Tikko atradu, kāpēc neskan viena taustiņa duāla nots, skanēja tikai apakšējā skaņa, augšējās skaņas nebija. Tagad skan abas. Un neskanēja tāpēc, ka ar magnētu es izmakšķerēju šo te naglas gabalu, kas bija iekritis iekšā un bloķēja mēlīti. Visdrīzāk šis te gabals ir izkritis no šejienes, tur viena trūkst. Tā kā liksim viņu atpakaļ un strādājam tālāk. Šeit ir pazudušas vēl divas nagliņas. Tās nāksies taisīt no jauna, cerams, ka viņas nav kaut kur iekšā mehānismā. Kamēr es gaidu, kad nožūs šī nagliņas un ielīmēju uz PVA līmes, tikmēr es nolēmu attaisīt vaļā. Šeit priekšā ir eņģes. Attaisīt vaļā šo te brīnumu. Lūk, šādi izskatās mēlīšu sistēma, kas nodrošina dubulto skaņu, nospiežot vienu taustiņu, skan augšējā un skan apakšējā reizē. Un apakšā ir šāda te bītstieņu sistēma, respektīvi caur šo nāk galvenā gaisa padeve uz visiem taustiņiem, bet šeit ir papildus mēlītes, var pabīdīt viņas pretī gaisa plūsmai, tur apakšā ir urbums, un tad vibrē šī mēlīte, kad iebīda tos bronzas stumjamos atpakaļ, tad viņš attiecīgi ir ciet. Šeit papildus gaisa padeva. Jā. Un kas ir interesanti, ko es atradu šeit iekšā, ir ieraksts. Var redzēt, remontēts taustiņu, remonts taustiņiem, sūbējums mēlītēm. 2015. gada jūnijā Žanis Muša. Lūk, šeit es esmu bijis. Būs jāuztaisa nākamais ieraksts. Jā, jāskatās, kas te vēl jādara. Viena mēlīte neskan, tāpēc es viņu izņēmu ārā un mēģinu atdzīvināt. Kaut kā nenotiek rezonācija. Redzēsim, sanāks, nesanāks. Nekad nevar zināt.
Šis process vienmēr ir ļoti bailīgs, teiksim tā. Man izdevās viņu saliekt, tā, ka viņa sāk strādāt. Liksim atpakaļ aparātā un klausīsimies, vai ir duālā skaņa. Lūk, paklausieties, pielikšu vienkārši pie mutes klāt. Tā kā iespējams, ka strādā. Cerams, ka pareizais tonis. Tomēr ar kārtējo reizi ņemot nos un liekot atpakaļ izdevās. Ir abas skaņas. Tā, cik bija laiks, pa vakariem es paņēmos ar šo instrumentu. Liekas, ka viņš tuvojās nobeigumam. Ko es darīju? Tātad šeit bija te ir sasūbējis viss, ja? Tas jau bija arī agrāk, kad es to remontēju 15. gadā. Jo bija ticis kādreiz kaut kāds mitrums. Tagad man nācās ņemt ārā dažus segmentus ar šīm mēlītēm vēl un regulēt papildus, jo kaut kādai 3., 4., 6. laikam bija parazītas skaņas. Bija tāda kā papildus vibrācija, it kā viņas mēlītes sistos pie malām. Bija ļoti nepatīkama skaņa. Tāpēc man nācās viņas ņemt ārā. Tas bija diezgan sarežģīti, jo pie augšējās skrūves netiek klāt, un tā kā es izskrūvēju tikai ar plakāņknēblēm šīs te skrūves, jo viņas negriezās nekādi, tad es konstatēju, ka tās skrūves, kā lai jums pasaka, viņas ir norūsējušas taisnas, viņās nav vītnes. Nācās piemeklēt kaut ko ar krustiņiem, tad tās, kuras ir ar krustiņiem, tas uzreiz skaidrs, ka jau ir taisīts. Izrādās tā parazīta skaņa radās, kad šeit rāmītim arī bija sūbējums ne tikai virspusē, bet arī iekšpusē, un mēlītes kārās pie tā sūbējuma. Man liekas, ka man to izdevās atrisināt, pa lielam redzēs spēlējot, koncertos. Tā kā jāskrūvē ciet, jāliek visu kopā, un tad jau parādīšu, kā viņi apmēram skan spēlēt. Es gan nemāku, bet tīri tā oktāvu nolaidīsim. Tātad šis bija mans pirmais ieraksts te. Un tagad ir jauns ieraksts, reskutē. Tātad remonts sūbējušām mēlītēm un taustiņu naglām, kuras krita ārā, un dažas bija pazudušas, citas bija iekritušas pašās mēlītēs iekšā. Un gads un datums 26. gads. Tā kā liekam šo instrumentu kopā un mēģinam paklimpināt. Tā, klausieties, man liekas, esmu sasniedzis labāko rezultātu, ko es varēju. Bet noslēgumā es būtu slikts meistars, ja nepaskatījos, kas ir otrā pusē, un es atskrūvēju aizmugurējo vākus, kā viņš parasti balstās uz galda. Kas tad ir iekšā? Iekšā ir šādas te divas gultas atsperes, tā kā, kas uztur šo te plēšu mehānismu. Dod, tā kā piepumpē plēšas, tad šīs atsperes saspiežās un lēnām spiež ārā gaisu.
Kas jāizdara, jānotīra putekļi droši vien, kaut kādi zobu bakstāmies sabiruši iekšā, cipars 1 uzrakstīts, te vēl ir putekļi, nu pa lielam viss saliksim un dosim prom. Redz, kur ir 3 urbumi vienā pusē un otrā pusē manām, ka tie ir pretspiedienu ventilācijai. Nu jā, nu tad ķersimies pie otrā aparāta. Nu lūk, mazajam aparātam pēc pēdējā remonta, arī pirms tiem pašiem 10 gadiem, var teikt, nav problēma. Problēma ir šī, ka ir nolūzusi maliņa, uz kuras viņš balstās pastiprināt un mēdz atsisties, kādreiz tā jāpielīmē atpakaļ, varbūt ar kaut kādu protēzi, es vēl nezinu. Bet vienalga es viņu attaisīšu vaļā apskatīties, kā ir pārdzīvojuši mani iepriekšēji remonta darbi laiku. Pastīsimies arī to uzbūvīti. Tātad te ir tādi papildus toņi. Nu, un plēšas aizmugurē, nekas tāds savādāks īpaši. Nu, tātad pašreizējā problēma tūplānā. Nekas tāds. Šī ir soma, kurā stāv mazais harmonijas pie lielais. It kā es sapratu, ka jāķerās vēlreiz, tur viens taustiņš īsti neskan. Nu, un mazajam harmonijam sāni tiek līmēti ar PVA līmi, saspiedu kā varēja, plaisa tāpat būs redzama, bet nu cerams, ka turēsies ilgi. Viss ir atskrūvēts, varam vērt vaļā. Tā. Te man ir uzraksts no iepriekšējā remonta. Nolauztas 8 taustiņu sēžas. Arī 15. gads. Šie ir mani komentāri, kurā vietā ir bijis nolauzts. Tā tad ejam no šejienes uz turieni. Un te pa vidu starp taustiņiem te ir tādi starpiņas, un tās bija nolauztas. Te ir kaut kas protezēts, tāpat tās te bija nolauztas un pazaudēts, tās uztaisīs vietā. Nu, kā tas strādā, tā tad es nospiežu taustiņu, un viņš te kustās uz atspirītiņu, spiež atpakaļ, un viņš pavēr vaļā tos gaisa caurumus, kur ir mēlītes. Nu, lūk, apskatīšu visu. Mēģināšu salipināt sāniņus un likšu kopā, te nebūs daudz ko darīt. Tagad attaisīsim otru pusi mazajam harmonijam. Viņu šeit fiksē ar vienu un otru skrūvi tajā galā, bet vēl viņam ir papildus tāds quick release, tā kā krampīts. To mēs attaisām vaļā. To ir parādījuši aizmuguri. Un lūk, kur viņš ir uz 2 meņģēm, pa cik tur ir 3 sektori. Taisām vaļā. Nu, lūk, tā. Šeit tā tad ir gaisa pārvadai kaste, kas aiziet. Un te ir pašas mēlītes. Arī šīs laika gaitā ir nedaudz cietušas ar sūbējumu, bet šeit tā problēma ir mazāka. Pie mēlītēm man nekas nebūs jādara. Pagājušreiz bija jāremontē arī pati klaviatūra, šoreiz viss ir kārtībā. Tā kā pa lielām pabeigs līmēties sāni un liksim kopā un viss varētu būt pabeigts. Nu, lūk tā, projekts ir pabeigts, abi instrumenti ir sataisīti, cik nu to varēja izdarīt. Tātad šeit ir rakstīts viena otrā pusīte neskanēja. Ar šo es īsti netiku tā arī galā līdz galam. Man nepatīk tonalitāte viņai. Šeit pusīte skanēja kā labas divas. Šis ķērās un neskanēja, un tāpat tās, un šis vibrēja, un šis vibrēja. Tā, tas ir izdarīts, un salīmēt arī sāniņi, plaisa gan ir redzama. Cerams, ka tas turēsies.
Ja neturēsies pie atkārtotas krišanas zemē, tad būs jāorbi šeit caurums kaut kur un jāfiksē ar skrūvi caurējoši vairākās vietās, nu, 2, piemēram. Nu, lūk tā. Cerams, ka bija interesanti. Paldies, ka skatījāties, līdz nākamajai reizei!